Pagājuši 3 mēneši, attiecīgi joprojām esam labākā un lielākā osta Baltijā. 6,7% pieaugums salīdzinot ar iepriekšējiem 3 mēnešiem. Tas ir ļoti pozitīvi. Galvenais, kas mums šobrīd dod to, ir beramkravs par 13% un arī naftas produkti par 3% būtībā. Tie ir 2 galvenie mūsu donori. Gribu teikt, ka pie šiem apstākļiem, kāda ir tagad, Rīgas ostai konkurentu netrūkst. Pirmkārt, jau mūsu Baltijas ostas, otrkārt, Krievijas ostas ļoti audzē savu pieaugumu. Tāpēc esmu ļoti gandarīts par to, ka mēs tiešām saglabājam jau uz ilglaicīgi noslēgto līgumu pamatu šo savu kravu tranzītu ar Rīgu. Beramkravs mums ir galvenais, kas dod beramkravs, tās ir ogles, kur ir joprojām pieaugums pasaules tirgū pieprasīts, līdz ar to mēs arī viņus kraujam. Otrs, kas 2 reizes ir pieaudzējis, tas ir minerālmēsli. Tātad minerālmēsli termināls jaunais, kurš ir uzcelts, strādā ar pilnu klapi un salīdzinot ar iepriekšējiem 3 mēnešiem 2,1 reizes. Tas ir 2 reizes ir pieaudzējis savu apjomu. Tas ir ļoti nopietni.